Hello. Dzirdi? Jā. Ok, es arī. Es vienkārši pats esmu tagad auto-ostā Salacgrīvā. Man šeit maši autobusi tur darbina savus motorus un visādas skaņas apkārt un tā. Jā. Tā. Halo, čau. Sveiki. Jau. Krišānai dirs. Nikala novāz, nošojas. Ropnoks, ok? Savu pietu. Jūs brauksiet uz Salacgrīvu uz Zvejnieku svētkiem? 20. jūlijā. Nu, man ir jāstrādā. Es esmu employed tagad, es nevaru. Es tagad Salacgrīvā teltī dzīvoju. Jau kaut kādas 2 naktas, laika 2 naktas. Kur tu teltī dzīvo? Vienkārši ceļmalā, ja? Nē, tur ir tādā kā kempinga zonā. Es pagājuši darīju tā dzīvoju, bet šogad ir tā, ka tur viņi kaut ko tur remontē laikam. Un pagājuši gadam bija tā, ka man katru vakaru bija kaimiņi kaut kādi, visādi cilvēki bija atbraukuši. No tur visādi turisti un tā. Bet pagaidām šās 2 naktas esmu vienīgais, kurš tajā kempingā dzīvo. Tu esi vienīgais? Vai? Pagaidām es esmu vienīgais. Es tikai ceru, ka mums šogad tikai paliek labāks laiks. Vienkārši tās pirmās 2 naktas, kas palika, bija lietus un tā. Vakar vispār sāka vakarā tik ļoti līt, ka es nevarēju ugunskur iekurināt un tā. Tas neizklausās vajag labi. Un tad tad es pagaidām. Jau, LMOG. Jau, čau, Jupiter. Čau, es te tagad ar to manu draugu Batriju esmu Hypervoldā, tā kā mēs runāsim par CS, tagad mēs runājam vienkārši. Pagad, Batrijas līdz joinosies, pagad. Bļaši, tas pēdējais. Jā, confirm. Vienkārši uzspēj confirm bija. Aiziet. LMOG, mēs šodien gājām uz to tur pie ostas. Meklējām tevi, bet tu tur nebija darbā, mēs tev gājām meklēt. Es aizgāju prom no darba. Jā, par ko? Jā, es sakāvos ar... Bet tev man tagad atbalsts ir tu... Tev ir kaut kāds engines, kas tev... Es dzirdēju, ka esmu atbalsts baigi. Jā, nav iespēja parunāt. Par ko es sakāvu, bet es... Jā, bet Jupiter, tev ir kaut kāds... Ko? Tagad visiem tā ir? Kas? Sorry, es vienu game spēlēju. Es ļoti... LMOG apskaist man screen. Jā. Es te Batriju spēlēju tagad Hypervoldā kopā. Moģerkungs, kāda būs bez perversībām nākamā daļa? Būs. Lūdzu, bez perversībām nākamā daļa. Tas ir CS. Tas ir CS. Kurš? CS2. Es noduršu savu ģimeni, ja tu uztaisīsi. Lūdzu. Batrija man iešāda baterija. Nē, LMOG man iešāda baterija. Nē, es nesu. Moģeri, kad būs ar perversībām? Ar perversībām? Tik, mēs nogalināsim pedofilu Katparu. Ar perversībām ir tas smieklīgais kanāls. Vērts enemy tīmā. Man vispār pizdies bija vakar, kad gāju gulēt savā kempingā. Manā militārā pieslēgumā bija pieslēgušies kaut kāds šitie vecie imbecīli, kas bolīja atkal savus mūdaka pūrnus, nekam nedarīja. Un pēdofils Kaspars arī tur, pēdofils Kaspars arī pauroja visnāk. Mol, kāpēc sakāvēs ar puļietu darbā? Jo tas ir smieklīgi. Moģer, man liekas tev ir šizofrenija. Es nedomāju, ka cilvēks ar skaidru prātu, īpaši, pats esam redzējuši. Kad tu vispār sāki taisīt šo, tavu jauno šo kontentu?
kad tu beidzi savus izstās, kas tev tur bija? Mans jaunais kontents sākās pirms 3 gadiem laikam, kad es sāku aktīvi spārīt ārā to Latvijas pēdiņu federācijas bunkuru. Tos visus kropļus nāpēc. Tas, kuram ir tas atbalsts, jabanais, var izslēgt savu mikrofonu, lūdzu. Viņš tur strīmo Nē, vienlaicīgi. mēs esam valdā. Ja jau Jupiter izslēgs to atbalstu, lai mēs varam normāli ierunāt. Mēs nevaram izslēgt atbalstu, mēs sēžam blakus viens otram. Bļāj. Mēs esam hypervaldā. Oh, baterija, the best in the fucking west. Tā, kur pie Aniša Hyperworld? Ko teici? Kur ir Hyperworld? Kas? Fuck. Viņš pāri ielai galeriju centram. Nē, nu gandrīz. Es dabūju 3 kilus. Es gandrīz izkalčoju gējumu. Chill out, G. Nu, padomāšu. Nē, tā nav šizofrēnija, tā ir militāra iejaukšanās. Militārais signāls. Jā, Atvainojiet. militārais pieslēgums. Vienkārši kaut kāda pēdiņa nāk, kur esmu kropļi vienkārši izmanto bērnus, lai taisītu par eksperimentiem. Jautri. Astāst man vēl, lūdzu, man ļoti interesē. Vēl lūdzu, es Kāpēc šis sakāvēs par fujak? Tāpēc, kas jahtā aizmīgas, jo piedzēries to... Tad es biju sazvanījis savu kolēģi. Viņš teica, ka viņš būtu laicīgi, tāpēc gribēju pagulēt, viņš kaut kāds pāris stundu. Jā, priekšīgi skatās, viņš sāk. Kamēr es gulēju. Un es tās danu nahu, un tas gāja prom no darba. Spēlētājs Tevi izmet vai vienkārši aizgāja prom no darba? Es tā aizgāju, man teica, lai pēc stundas nāku strādāt, es teicu to, ka es neko nepateicu, vienkārši aizgāju prom. Boss. Es просто nomjūtojos, bet tāpat tās nekas nemainījās. Kas pa fīgiņu? Mok tev vajag darbu, bro. Kas ir darbs? Darbs ir īsajiem. Moģeris ir īsti pedofilu ķērājs. Jā, 2 bomži nāk man virsū ar, nezinu, ko. Kas ir darbs? Mums enamīt tīmā, bļaļ, Pedofili ķērājs ir darbs. Tas ir full-time job, jā. Pedofils ķērājs ir pedofils Cik maksā to? Tas notiek bez maksas, tā ir stiplēt. Tev maksā godā. Uzbruk mums! Nogalināt pedofilu Kasparu un resno kropļus ģenerālu Strīpiņu. Veco tiesnes Pēteru un Dācis Kjūsenu. Viņi ir radinieki. Viņi ir šizofrēniķi kaut kādi. Jā, viņi ir vitāli, viņi ir kaut kādi radinieki. Jā, tie ir kādi rodsviņi. Man šeit tā šizofrēnija vienkārši. Nē, tā vecā tiesnes Pēteru teica, ka, lai Kasparu ņem līdzi. Lūdzu, māci, ņem Kasparu līdzi. Viņš ir mūsu radinieks, viņš ir mūsu tuvinieks. Lūdzu, paņem līdzi Kasparu. Kas ir Dācis Kjūsen? Dācis Kjūsen ir pedofilu Kaspara. Šitā kaut kāda malka. Viņi arī kaut kāda izvarotāja, kaut kāda pedofili ir. Arī dārzens. Es kādreiz pazinu tādu malku vārdā Dācis. Tas ir kaut kā saistīts, jā? Es ienīstu visu datus, kurš skatīju. Best. Opā, mirspriedis. Oh my gosh. I'm kind of different. Oh. Nē, ejam tur. Man šeit salds gribēja izmāk kāds jauns pieslēgums. Man būs kaut kāda salda jā. Vai novada kaut kādu politiku izmeklēšanu pieslēgusies, kas meklē noziegumus šajā teritorijā. Detektīvu kaut kādu varbūt. Un tad viņi naktī man pieslēgās, kad pedofils Kaspars bija atvienojies. Indus to, ka viņi saprot visu, kas šeit notiek, un mēs to pedofilu Kasparu likvidēsim. Tāpēc ir to veco resno imbecilu ģenerālu Strīpiņu. Bet ir legāli pievienoties militāriem signālam bez kaut kādām atļaujām?
Īpaši jau nē. Te ir rītīgi pohuļi, te vienkārši pilnīgi slēdzās pie tīras, pāri viens signāls otram. Viņi ir tas likums, viņiem jau neviens neko neteiks, viņi ir tas likums, viņi ir viņi. Bet militārais signāls gadījumā nav pilns ar šitas te fejkiem, vai tur patiešām, nu tā kā fake šitiem tur strīpiņu un visu to. Ir arī visādi, jā. Jā, un es tāpat ir kaut kādi privātie, kaut kādi privātie kantori, kas... Man ir militārs signāls. Privātais militārais signāls, jā. Bet tas ir tas pats valsts, viņš vienkārši taisa kaut kādas tās mazās virtuvītes, kaut kāds mutnos projekts, lai varētu tev kaut kādu naudu iekasēt. Jā, bļēns, man te pornu tikko izšķēja. Jau. Bet tu gribi, es tev arī var pornu izšķēdīt. Šeit Vidzemē vienkārši viņi arī atriebjās pie ļoti daudziem tur bērniem, tur meitenēm, tur čokiem, ja, kas ir saķakarēti pie šitiem signāliem, pieslēgumiem, pie tiem kropļiem, visiem armijas eksperimentiem un tā tālāk. Kā tu izdomāji pievienoties šitām pedofilu ķeršanai? Kā es to izdomāju? Jā. Jo tas ir mans ienaidnieks. Un es vienkārši pie reizi, lai viņi ātrāk varētu atrist, tas arī meklēju kādus citus cilvēkus, kuriem ir darīšana ar tiem kropļiem. Bok, tev vajag basketa. Jums ir kaut kāds personāla beefs vai kā? Tas kroplis vienkārši kaut kādiem 4 gadiem pieslēdzās manai apziņai ar to pieslēgumu. Un zāk katru dienu baurot bez apstājas, ka slims šizofreniķis. Mok, tev dzirman, jā? Tev vajag dabūt basketu. Ko nedabūt? Basketu. Es nedzirdēju. Basketu. Basket. Zini, kas ir? No. Viņš saka tev līdzi. Tev vajag nogriezt kā zīso. Nevis tikai flipout, bet zīso ritīgi. To es zinu. Jā, Latvijas. Baterijām baskets. Man bija mati līdz elkoņiem, es viņus visus nokapāju. Pēc. Es nezinu. Man liekas, militārie signāļu šitie veivi kaut kā... Izklausās man, ka tu reāli daudz nezinu, bet... Man tu nešķiet, ka mēs zaudējam tagad CS, tā ka mums signāls ir. Ļoti iespējams, ka signālā ir pieslēgušies resnie kropļi. Interesanti, kāpēc tieši te, kad mēs nerunājam neko par to signālu, mums gāja labi, bet tagad, kad mēs sākam runāt par signālu... 5-1 šobrīd, 5-1. Tā ir pedofilu sabotāža. Spīdīgie zilie resnie brīļainie kropļi. Jobanē pēdiņi naktī malki pēdējos. Mēs bijām aizgājuši lasīties tavu darbu vietu, tur nebija. Tu nedzird, ko viņš teica? Ko tu vispār dari? Viņi ir pie mūsu spauna. Nu, tur... Viņa tur arī. Iebal. Dar savā dienā. Esi? Bija prosti tāda lieta, mēs maķītī sēžam, iet garām bērni, ja? Mums bija aizdoms, ka tur bija strīpiņš un šitas te šlesers diskaizā. Roslikovs arī tur var būt. Moga kungs, vai es skaitos kā pedofils, ja es piesitu kādu bērnu? Nē, tas vienkārši tādā. Ja es vienkārši viņu piesitu, nevis izvaroju. Atšķirībā kāds iemesls, ja tad dirš virsū? Nē. Ja tu esi piekāvis kaut kāds? Nu vienkārši kaut kāds tā kā... Kas? Tu esi piekāvis kaut kāds sīko? Varbūt. Un tas kaut kāds atskatās. Nu, bet es nezinu. Nu, tik sīks viņš. Pedofils ir tā kā Kaspars, kurš pieslēdzās tiem maziem bērniem, droķī, bauro, ķērts, rīpiņš, nahvi, tā kā stutenēs. Ja nu es hipotētiski vienkārši kādu bērnu piesies. Hypothetically. Es vienkārši kādu mazu bērnu tādās. Tā kā strīpiņš sastien kaut kādas tīkos kopā, lai varētu pats masturbēt uz to visu? Nē, es domāju, vienkārši grupās. Tā kā Mike Tysons, zini, es viņu sasits.
Tā kā vietējais Maikls Džeksons, pedofils Kaspars. Bob, skaties, kā mēs spēlējam. Es skatos. Taisnība. Nē, nu tā var, es domāju. Tas nevar, bet tas ir cits kaut kas. Kas? Bob, vai pasauc visus uz mani. Oi, bļet, oi. Pagā, vienreiz serverī bija it kā strīpiņš, tas bija fakes vai kā? Tas ir Roma Faust. Tas viņa autokonts. Bet viņam arī ir pieslēgums. Nikolai, viņam tur pieslēdzās tas strīpiņš un Kaspars. Ko darīt, ja īstais strīpiņš jaunotās mūsu Discordam? Viņš jau visu laiku tur grib ielīst iekšā. Ar tiem visiem biorobotiem. Ar visiem botiem. Viņš ir slims galīgi skrobu. Amoģi. Jau. Varētu lūdzu cilvēkiem eksperimentiem atņemt at everyone privilēģijas. Bet ir jau, tas ir at everyone. Jā, lūdzu izslēdziet to, man tas nepatīk. Nu okei. Tikai, ka kaut kāda moderātori varētu to pielietot. Kad ir pārāk bieži, ja? Jā, ir visādi reprobāti. Amoto sūdu. Jo, Jupiter. Tas ir Antifa. Esmu Antifa. Tas, ka Latvijā ir daudz fašismu, gan tur pīderātu, pedofilu uzliesmojumu kaut kādu. Ar bateriju, jā, pagājušajā reizē mēs tikāmies, tur bija viena Antifa uzlīme uz staba. Mēs tikko aizgājām šodien asīties apakaļ uz viņu, tur viņš kāds bija saskrāpējis. Oģeri, ko tu domā par to, kad tavā Discordā ir tās daļas no Antifa? Nu, fašisti īstāk Tev ļoti daudz fašistis par serverī. Jā, un pilsēs fašisti, jā. Bet tāpēc man nav, es nešpirēju. Es tev prasīju iedomu aizvacētā šodien īsti nobanot. Nē, es viņas konvertēju. Es aiztinu speciāli fašistis, lai viņš padarītu par antifašistiem. Kā viņas konverto? Lai viņi iet projām, lai viņi saprot to, kad viņam strīpiņš priekšnieks ir kaut kāds kropuls, tad viņi vienkārši pāriet uz Antifa. Baterija MP. Mēs varētu lūdzu turēt politiku ārpus šitā servera. Naidirs. Jo viss šitā tas strīpiņš... Aizveries, tie sīkais pēdējais. Tev izvarošu. Ko tu prātīgi, ko mēs varam serveri uzturēt? Tas gan jau ir bišķi. Uzturam lūdzu mieru, es nevēlos politiski. Te jau ir pietiekami deģenerāti, nevajag politiku te iesaistīt. Nu jā. Es jau tikai mediju pedofils no visu. Tur man neinteresē, kurā partijā viņš ir, vai viņš ir tur ar Roskļikovs Leser, vai Kariņu, vai kas tur vēl tur ir. Tu nebalsoji, bet par ko tu balsoji? Par Nacionālo apvienību. Gay prezidents, gay prezidents. Tas ir tieši vajadzīgi. Es piekrītu, nē, man ļoti patīk Rinkēviča OnlyFans, viņš ir ļoti izcils. Wow, butter, you're going crazy. Jā, es Rinkēviča arī slaik tagoju iekšā. Tagoju savos tvītos. Jo viņš arī skatās. Viņš skatās mans tvītus. Ko tu balsot, ja tu varētu? Ja tu varētu, par ko tu balsot, tad X-mēr. Es nebalsoju. Ja tu varētu, ja tu nobalsot. Es balsotu par dermatologu. Balso par bateriju. Viņš ir tik bāzēts. Tur bija viena partija, kur bija viens biedrs tikai. Un tas bija kaut kāds dermatologs. Un ģipā ārsts, dakters. Es par to būtu balsojis. Un tur bija kaut kāda platforma, tur 20 vai cik, tur kaut kā tāda kāda sieviešu partija, kaut kāda biorobotu. Sieviešu biorobotu partija. Jā. Bet Roslikovs traki zaudēja. Viņš tādu runu iedeva traku, bet traki zaudēja. Roslikovs sūkāpījus. Man liekas, viņam vajadzēja uzvarēt. Kāpēc es turēju tur pasprākšu tūlīt? Krievijai jau patikt, ja viņš uzvarētu. Lielāko daļu partijas ir diezgan krieviskas.
Ir diezgan maz, kas ir mazkrīviskas. Jā, tas ir slikti. Jā, tāpēc jābalso pa bateriju. Es nemāku krievu valodu. Es arī nemāku krievu valodu. Tā balsojam, balso. Moģers par Rīgu mēru. Moģeris par Rīgas diktatoru. Baterija mēs teikam. Lūdzu. A, kur ir pēdējais čubaks? Ko domā? Moģi, Tev ko domā par prastamēs? vai šitais tiks publicēts? Jā. Viņš arī krūti rakstās iekšā. Man īstenībā patīk, ka tās atbalsts. Pēc tam tur militārai policijai, spēkiem, drošības dienestam būs jāklausās, jāšifrē. Arī Counter-Strike skaņas vaļā. Tā tālāk. Es vienreiz pazinu vienu džeku, kurš tā kā aktīvi strādā drošības dienestā. Viņš teica, ka viņam tur nepatīk. Es biju drošības dienesta HQ. Man tur intervēja. Jupiteram aktīva... Jupiter, ko tu darīji drošības dienestā? Man tur, blēd, iesūdzēja. Pavadīji visu savu laiku uz ceļiem? Jupitera drošības dienas par veipiem. Par veipošanu. Nē, par nacis. Drošības dienesta izvirzītais pimps sūkātais. Jā, drošības dienesta lielākais ienaidnieks ir veipotāji, skolnieki veipotāji. Un tad Jupiters bija viens no veipotāji. Bet viņi ir tādi tā kā deģenerāti. Viņus, man liekas, vajadzētu tā kā visus izvest ielās vienkārši nošaut. Man izstāst par to, ka es prezidentam Andrim Bērņam piņu piezīmē. Moģeri, kurā slimnīcā tu piedzimi? Valmierā. Tu valmierietis? Jā, esmu vidzemnieks. Viking. Es arī piedzim Valmērā. Jā, mini vai nē, es piedzimu Rīgā, bet es nedzīvoju Rīgā, es Limbažu novadā dzīvoju. Nice. Yes. Tur jābalsta, mēs esam bagāti pienu, mēs milkojam visus. Jā, mēs vispār esam krūtāks nekā visi tie pārējie kropļi. Zigā, es tāds skatos uz to skatu un tāds domāju, kā var piedzīmt tādu gropu? Kā var tik daudz, kas pietrūks? Kā var būt vienkārši kaut kāds šizofrēniķis, kurš vienkārši skatās? Kāds slims putns. Kaut kāds neizšķīlē, pliks, lamskart, kāds kropu. Tās nahuļi atbalsts pamazām mani vienkārši hipnotizēt sāk. Es nevaru fokusēties. Kur pedofils? Kas tas ir dzimis? Viņš ir piedzimis kaut kādā virtā kūtībā. Viņš... Nē. Viņš piedzima aiz vietējā Mego miskas, kas... Es biju viņa dzimšanas vietā, bet... Viņš no kaut kāds govs ir piedzimis. Viņa māte ir tāda govs. Tu viņu milko? Jā, viņš ir govs un tu viņu milko. Ej, tas ir... Viņš tur piedzim kaut kādā tur Rādnes purvā, kaut kādā no Rādnes kaut kur nacionālajā parkā, kaut kādā meža purvā sūdā. Viņš piedzim kaut kādā bērnamā. Vai kaut kādā tur Rādnes nacionālajā parkā. Viņa māte viņu izsvied ārā. Viņa māte vienkārši bija dzērāja. Nē. Savu stroķi nometu. Tā mēs to kroplu daudzam ārā. Vai šeit viņa mamma ir Jauns sapņem līgā viņa māte prātu. Jā, mēs atceram, ka mēs vispār atrīsim, mēs viņam visu dotu izdaudīsim. Mēs filmēsim, kā mēs daudzam viņam to mikrocepāļu paudu. Moģertronu, tādu mūziku. Un mēs filmēsim, kā mēs citam nost to pedofilu Kasparu, arī to reto pederātu brīļaino kroplu ģenerāls Strīpiņu. Viņa atradīsi, nav. Jā, mēs attīsim vienu dienu, mēs dabūsim visu tas rokas rokā. Moģer, kādu mūziku klausies?
Posthardkors man patīk. Tagad man patīk arī viss elektronika man patīk kaut kādi transi, man patīk punkroks, man patīk hiphops, man patīk viss kaut kas man. Posthardkors man ir pirmajā vietā laikam. Punks ir cepīgs, bet latviešu punks ir low-key ass. Or scouts mid. Latviešiem ir tāda problēma, ka viņi nemāk mūziku taisīt īpaši. Nu, padomju laikos, tur Pauls kupoja. Ko tu dirs? Nē, nosauc kā vienu modernu latviešu šitas te, kādu mūzikantu, kas ir labs. Valnazars, Skyfall. Ko tu? Tu esi huiņa. Visi latviešu reperi ir ēs, izņemot šitie OG, Ozols, bet vispārēji ir tik ēs. Es biju uz Ozola koncertu, viņš neizklausās labi. Čekiņš ir pensionārs, tāpat kā Moģeris, abi viņi pansionātā sēdēs vienā telpā. Pedofils Kaspars laid katru dienu ārā vecās tiesnes pretens dirs caurumu. Jaut. Nu, bļā, viens Jupiter. Bļā, Jupiters bombs šaimā mugurā. Jupiters autists. Viņam taisnība. Got me again. Jupiters gejs. Jupiters ir. Tā viens! Ot es esmu autists. Ot es esmu. Es pa sienu uzmetu ar... Jupiters idiots. Šitas ir kāds Jupiter heita pulciņš. Jupiters sloks. Jupiters nemāk lasīt. Man arī šodien bija tāda pat teorijas. Viņam pajautāja, Jupiter, nu, pa lasīšanu jautāja, man liekas, viņš nemāk. Ko? Jupiters sloks. Pasauc visu. Jupiters ir Bet tev stūtī. mikrofons nahuja izcils, sacīt, lūdzu, turpin. Moģer, tev ir meitene. Nē, viņu nevajag. Nē, man nav. Apuiši. Man ir tikai kāds draudzene, bet tagad nepišos. Man ir steiks gadā. Jupiters ņemēja zvaigzni. Jā, mēs visi zinām. Šis actually Jupiter hate klubiņš. Saka, ka komunists spēj. Jupiteram patīk liela melna vīrieši, kuri smērējas ar sviestu. Labi, es to atzīšos. Jā, Tas gan jā. lūdzu. Nu jā, tas gan taisn. Es. Tas tā Labi, kā mēs taču uzvarēsim, mēs no sākuma izskatās zaudējām. Tev ir Jupiter, tev ir sas, skinti. Ko? Tur visiem ir sas, jā, visi ir no Lielbritānijas. Nu, ķipa Counter-Strike'ā jums tur ir. Jā, mums ļoti tīmā ir Lielbritānijas. Jā. O, kāds snaipo tikko, let's go. Redzēju, kāds tikko nošāva tik viegli. Jupiters Es arī esmu no Special Air Service. Nu, mums te sākam šitās zaudējām dēļ signāla, bet tagad mēs sākam uzvarēt, jo vairāk cilvēku joinājās zvanā. Militārais signāls tiek disruptots. Signāls palika vieglāk, tā kā vājāk. Jā, disruptots. Jupiteram neveic dzīvē. Jā, viņam tā telefonu noņēma. Nabadzīņš. Jā, Jā, man tagad signāli, bļed, izmeklē man telefonu, bļed, signāli jau. Nav atdevis to telefonu? Nē, man tas Signāls izlasē menti, tieši man, arī. bļed, menti, bļed, paņēmuši man telefonu.
Jupiter Tev izklausās. mēkas? Man menti paņēma man telefonu. Un tagad izmeklē. Tev mēkas ir? Izklausās, ka tu biji slikts boys. Ko viņi tur tik ilgi izmeklē? Jupiters slikts puisīs. Tieši tā. Jupiters ir slikts puika. Uzmanies no manis, saprata? Pagaid, es tikko sapratu citiem cilvēkiem. Mani vecāki teica, ka Jupiters ir slikts ietekme. Un, ja viņi izmeklē, viņi meklē kaut kādu Petrus Kasparu. Es esmu jau internetā stālīts visu informāciju par visiem tiem kropļiem. Viņiem vēl jātās izmeklēt kaut kādi 100 gadi. Tie ir arī nefūdīgi. Plāni prātīgi kaut kādā. Jupiters dalbajaks. Tīmā mog. Jupiters idiots. Runā mazāk par meitenītiem animē. Viņš sāks te gulnot vēl zvana laikā. Sapratīs, ko viņš grib padarīt. Moģeri, cik bieži dienā gulno. No way! Oh! Tā nošā tikko, bro. Holy shit. Moģeri, cik bieži dienā gulno. Bieži dienā gulno. Cik bieži dienā gulno. Es gulnoju. Bieži. Droši! 24. Nepatēju. Bet es šodien gulēju. Es šodien nesāku rīt ar gulnošanu. Es gulēju, sāku dienu miezīšu stiprā patēriju. Gājis 2 litrus izdzēru. Jupiters loks. Ak, Dievs, mēs sapratām. Nu, davai, nu, beidz. Un tad pamodos kaut kādos, tikos kaut kādos 4 laikam. Un tad atnāca te uz Circle K, papļāpāt par updateiem militārajā pieslēgumā. Visiem tiem rasniem pēdiņiem, nekad nedrīgiem kropļiem, kas tajā bunkurā sēž un skatās ir tāds slims putni. Bet tu tagad Vīlāns ielā? Nē, es tagad dzīvoju Salzgrīvā. Kempingā. Jupiters nav gudrs. Tik var, nu. Tiesa. Jupiter Jupiters. Es viņu tā teicu. Jupiters bezkaudz. Var, nu, Dievs, nu. Mogti skaties. Nē, viņš gulno šobrīd, viņš aizņemts. Bet tie recie kropļi tajā bunkurā, tajā armijā, tajā drošības tā sēž un domā, moški vēl kādu eksperimentu varētu uztaisīt. Moški vēl kādu sīko varētu izpīt. Reāls skizo. Jā, es nosvinēšu to dienu, ka baterija beidzot iemācīsies šaut. Kad es nosvinēšu dienu, ka Jupiters mācēs lasīt. Oh, fuck. Un kad tas jobanais traders būs pieejams nahu, es te mirstu badā. Stundu 6 man palika. Ai, blē. Uzjautā, vai mums pielika to 3. stundu klāt, maška. Nē. Pabeidzam šito tā. Pārāk daudz laika pavad pie datora. Oh my God, aizveries, nu. Jā, Nē, nec no datora. Puisītais. Nu, izkāp no tā ekrāna ārā, beidzot. Es pateikšu uzticam pieaugušam. Jā. Zini, tu vienmēr viņu man uzticēties. Es pateikšu skolas psihologam. Tu vienmēr Es gan katru dienu spēlēju un listed tā kā sīka žurka. Enlisted? Šauju Enlisted? Bro, Enlisted vispār nav tik slikts. Fuck, tur tieši enemies. Nē, tur tieši enemies tieši visoja. Ja tu būtu noņēmis savu kreiso roku no dandāļa, būtu varbūt izklačojis. Jā, Jupiter, viņš nebūtu idiots. Tu runā par mani? Jupiter tā tālāk. Jā, Jupiter. Kas ir šī? Kāpēc? Kas ir šī? Paga, man jautājums, kāpēc ir 20-12? Man ir 20 kili, kādam te vienam ir 12. Es nezinu, kuram.
Kas ir šī podkāsta tēma, LVMOG? Šī podkāsta tēma ir Jupitera Counter-Strike CS2, Moģa Peldsgrīvas kempinga dzīvošana, militārā pieslēguma pedofīli, rasnie, smirdīgie, briļainie, spīdīgie, zilie čekiti, parazītē, bunkurā, armijā, cilvēku eksperimentu pansionātā. Aizveries. Nāhuj tu čekitus, kropļus, bļeģ. Jā, tēma ir antifaktiski pret faktiskiem ganciem. Labi, sāksim visu pa vienam. Kas bija pirmais Counter-Strike mačs? Būtu stilīgi, ja saprastu, ko jūs tikko noburbuļojāt. Mums šis reverts ir speciāli, jo mūsu Interpol un gaisa spēki, militārā policija, drošības dienas, pašvaldības policija, valsts policija, pīfrēs šos Viņi visi tevi noklausās. Oh my gosh. Un to darīs pedofils. Vai šī saruna LVMOG noies internetā? Viņam bija 1 centimetra, lai fucking drāpā. Jo mēs to zaudējam. Jā, es vēl šī tā, jā. Šitais būs Jupiters zaudēs. jaunā Šis epizoda. būs jānobā, Kurš? Pats kurš? Es arī taisīšu. LVMOG. Kādas ir domas par hamburgera cenas pacelšanu? Hamburgeru cenas pacelšanas vienmēr ir nepatīkam jaunum. Patīkam jaunum ir, kad kā nosit kādu resno pedofilu. Piemēram, ģenerāls Trīpiņš. Man iepriecina tikai doma par ģenerālu Trīpiņu noslapošanu. Ja es palikšu šī zvanā vēl 10 minūtes ilgāk, manas smadzenes sapūs. Viņas jau ir sapūšas, taču spēlē CS25. gadā. Es esmu Batrijs, gribu spēlēt CS bieži. Es spēlēju CS, jau cik sen neesmu spēlējis. Oh my fucking god. Jupiters idiots. Jupiters idiots. Jupiters lohs. Jupiter 80. Jā, Jupiter gribētu čekīt. Man pats, ka viņiem, lai viņi iedirst. Nē, tu pirmais. Tas ir drošības plāni, vienkārši pārteicīgi. Pagā, LVMOG. Par čekistu jau, kas? Mēs varētu jauki sarunāt brīži, kad es esmu tavā šajā ierakstā izņem ārā. Es nevēlos, lai liekam internetā. Kāpēc? Jupiters lohs. Es negribu. Tas man būs apgrūtinājums. Vienkārši šī programmā izdēš, jā, kāds 2 minūtes ārā vienkārši un viss, ok? Bļaļ, kas tev tāds tur ir, ko tādu patās? Jūs teicāt, ka Man negribas. Bļaļ, tev man būs jāsūt. es zaudēšu. Jupiters lohs. Mēs varētu tā ļoti jauki sarunāt. Jupiters loks. Jupiters lohs. Jupiters loks. Jupiters lohs. Jā, pareizi. Tieši tā, vecī. Tu runā, tu saki patiesību. Jupiters lohs. Alright, bro, man apnik. Jā, tad ej nākuj. Ej prom. Es tev zināšu privē. Jā, lai. Jupiters lohs. Meistarīs reizēs. Jupiters lohs. Jupiters aizgāja projām. Mums vairs nav atbalsts. Mēs esam tagad atpakaļ šajā realitātē, šajā realmā. Čista, bļā, reāli. Forši, ka var beidzot saprast. Гриб ходит в подгузники, нигер, кролик, двойная банда. Viss ienāca iekšā, fucking, daļ Omons ir nāfat. Lauri. Ģenerāls Trīpiņš saviem omoniešiem iet sūkāt pīņķi tagad.
Ģenerāls Strīpiņš ir Man uzbruka. omonietis kopš Man dzimšanas. spēlē uzbruka fucking Alnis un es salauzu visas savas rības. Jā. Zaipāli. Fuck this game. Vienkārši nāveda video game. Fucking viss mani var nogalināt šajā fucking spēlē. Patīk sevi sodīt šitā. Cienīst prieku. Tev patīk būt sodītam? Jā. Man patīk būt Nē, nu ne jau tā, sodītājam. Krišān. Ne jau tā, bļaļ. Nu, nezinu. Es Man biju liekas, slikts Man puika. liekas, tieši tā arī tu gribas. I've been a bad boy. Ai, bļaļ, šitais viss tiks publicēts. Jo, es domāju, ka šoklis varētu publicēt, jo man ir, es vienīgi tagad sēžu pie Circle K, viņiem šeit limitēts internets uz stundu tikai ir. Tad šis podkāsts gan ka būs arī stundu garš, kaut kad drīz arī viņu noslēgšu, un tad es vienkārši publicēšu, es aiziešu uz Maksimu Sālsgrīvā, un tad tur es viņu... Es gan jau, ka uzlikšu vēl kaut kādu fotogrāfiju pa virsmu, kas tam līdzīgs, lai viņš ir jāsrenderē vēlreiz, jo... Jūs varat nošķirt kādu bildi atsūtīt no čatā vai iemest kādu, iemest kaut kādu. Uzliec kādu bildi no Kumera kanāla. Ok. Jūs arī varat samest, ja jums ir telefonā kaut kāds vairākas labas bildes, ir vienkārši iemetat iekšā čatā, un tad es vienkārši, lai man uz priekšdienām varbūt jums ir kaut kāds krūti attēli. Jo man jau algoritms internetā piedāvā... Var aizsūtīt bildes no molām. To var, tas arī, es arī jau par to biju domājis. Bet šitam vēl varētu kaut kādas... Mākšu jūs varat atsūtīt kādu bildi. I'm flattered. Čatā iemest iekšā un jā. Un tad jau šodien... Man liekas, ir beigts trusas pamātas derēs. Kāds? Es aizsūtīju bildi čatā. Ok, paldies. Nē. Kurā čatā? Kumera kanālā? Parastajā čatā. Fortlines. Parastajā čatā. Nice. Vēl kaut kāds pamest iekšā. Es tik labi zinu, tev probably kaut kāds banger bildes. Ir. Davai, kā aizsūtīju kaut ko. Es ticam vienkārši ēdienu. Bļā, man ir bildi, kā es šodien fucking Burger Kingā pasūtīju ēdienu, tas darās. Man ir tāda bilde. Bet šitais ir tik interesanti. Ir noteikti ļoti patīkami šito klausīties būs. Šito var. Oh, yeah. Uzliec šito kā tādu slaidu rādi, ne? Kur vairākas bildes rāda. Nice. Man ir dažas bildes. Paga. Nē. Krišāni, man ir dažas bildes ar tevi, es varu viņus sūtīt. Vai nē? Hell no! Var šito? Kādu? Ar to nē. Bļē! Vai kāds pēc sinipes? Bļēd! Jā, karoči šitās nekurs tagad tur rāda. Jā. Bļēd. Es varu točni, vajag vienu no šitiem te. Vismaz vienu šito plikpāru, lūdzu. Iekļaujiet. Jā. Lūdzu, maģi. Vismaz vienu. Es būšu dziļi pateicīgs. Tas viens no tiem plikpauriem, kas iet un skatās saulē un rāda savus plauktas un ķep skatās saulē un smaida. Nē, es domāju to, ko mēs sūtam pašlaik tajā čatā. Bet, protams, to var arī. Es tev atļauju. Varētu, jā. Bez variantiem, vecīt. Reku šito mošku arī, ne? Lai, bļēķi. Arī.
Jā, vai kāda starpība tagad nahuj viss jāiekļauj. Opa, jā, to itāli, jā. How about that? Kāpēc manējo? Manējo varētu. Ich всех! Mango. Ich всех! Viņus visus! Liekam iekšā viņus visus! Jā, lūdzu, es būšu dziļi pateicīgs. Jā. Please! Es tā gribu aizsūtīt Maikla. Bildi ar Maiklu. Man ir kaut kāda 50 bildes ar viņu. To fucking princess bilde, Michael. To fucking princess bilde, Michael. Aizsūtīt. Es varu to te furī bildi ar sevi, ja jūs vēlaties. Arī, jā. Tas ir tieši kaut kāds fucking random dusmas mēģeris parādas kaut kur fucking... To nedrīkst. Reku šito. Šito te lūdzu. Šito lūdzu. Da, es gribu tā te, kur tu pēdējā školas dienā, tā bildi. To, nē, lūdzu, nē. Es tur gan izpaliks. Labi, es to nesēdīšu. 100%. Vajag, viss šitās modi, lūdzu. Es tikko atradu labu bildi. Blow me, negats. Vēl, bļaļ, ietego nahuj Maiklu, jo viņam ir Discords tajā vidikā. Bļaļ, nē, nevajadzēja viņam būt. Es spēlēju tagad tā kā vienu datorspēli, ko es Kanādas ziemeļos. Man liekas, tev patīk šitā bildi. Me when I have to shoot my dog, because I'm bored. Es gan īsti to šodien izdarīju, viņš vienkārši visu dienu rēja. Tas ļoti kaitinoši. Tas reāli, nahuj, tik. Es tā kā pat visu dienu neesmu mājās. Viņi vienkārši abi tur trako, nahuj. Man ir grūti to izturēt. Tas pat nebūtu, ka man ir garlaicīgi bijis, vienkārši, kad es esmu dusmīgs. Tas viņi kaut kādu kviesīti tur dzer, jā? No tā. No kurienes ir radījies tas Lienas tēls? Man tas interesē. Tas bija, kad es biju Anglijā. Man Liene sāka parādīties algoritmā, kad es no Latvijas pārcēlos uz Angliju pirms kādiem 4 gadiem, kad man pieslēdza militāro signālu. Un tad man vienkārši sāka ļoti bieži TikTokā, X-ā rādīt tos visus, ķipā kaut kādas eksperimentu lane patterns. Un tad es vienkārši viņu sāku izmantot kā sev kaut kādu to, kā lai to sauc, alter ego, kas vienkārši sāka viņi kaut kādu iekšā lane, un tādā veidā viņš kaut kā izauga par kaut ko. Bet tu saproti, ka es tā. Ko saki? Es to nesaku kā pārmetumu. Tas ir augsts kompliments. Es nedzirdēju, ko teici? Tu saproti, ja, ka tu esi tāda psiholoģiska anomālija, ja? Tad tev nevajadzētu eksistēt, manuprāt. Tā kā tu pieaugi tā kā labā ģimenē, vismaz no tā, ko es saprotu. Un tad vienkārši kaut kādus 10 gadus vēlāk, kā tu paliec šitās. Kā? Nē, es esmu tieši tāds pats, bet man vienkārši ir pieslēgums ar pilnīgiem deģenerātiem. Es jau kā čuvaks esmu tāds pats, kāds es biju pirms 10 gadiem. Man vienkārši ir prīkols, man tas militārais pieslēgums, kurā ir pieslēgušies tie restie imbecīli, visi tie kropļi, tie deģenerāti, tie sīkie pēderasti kapari un tās visi jobanās vecenes. Es jau pats kā čuvaks esmu jau tieši tāds pats. Un arī tie viļi, ko es tagad taisu, es vienkārši rakstu pa tiem kropļiem, jo tas ir efektīvi ritīgi. Jo tie kropļi ar katru dienu paliek ar vienu, viņiem pizdā ir. Kad es Kaspars pamostās laika ar epilepsijām, jo viņš pa īstam ir tā kā nahuj pedofils, un es to vienkārši dokumentēju. Tagad tā. Kišāni runājot par tām bildēm, ko tu sūtīji, es tagad varu aiziet nošaut suni vienā datorspēlē, ja tu vēlies. Ja tu vēlies, es varu nošaut virtuālu suni, lai cienītu tev tā kā ideju.
Krišāni. Viņš izgājis. Ko? Pēdējais. Es runāju ar 2 cilvēkiem reizē, bro. Man te Rihards runā man par Roblox un es te Discordā vēl arī. Jau nosauc Rihardu par idiotu. Rihards ir idiots. Es gribu iezināt, viņam šitā zvanā, viņš nenāk. Viņš pusī. Rihards Oliņš? Jā, Rihards Oliņš. Ang. Tas čeks. Viņš ir chill, bro. Viņš ir chill. Rihards Oliņš. Rihards Ol. Domā, man Rihardam Oliņam ir Oliņas. Opā, headshot. Viņš ir miris. Nošāva viens suni. Tagad es savākšu no viņa gaļiņas visādas. Es varu tikai šajā spēlē kapāt dzīvniekus ar cirviem. Tas ir ļoti jautri. Ir Paul. Vai bļa vēl eitu dirst. Man viņš ir dusmīgs, ka es nošāvu viņu draugu. Nē, es šito arī varu nobeigt. Viegli. Man ir daudz patroniņas. Viņš ne. Mirsti! Ai, man ir jāmirst. Rihards Oliņš? Rihards Oliņš. Man vienkārši dokso vienkārši. It's pissed. Ank is back. Es neesmu Anks. Tu esi, bļa, tu esi fucking back. Lielākais Anks šeit ir LV moģis. Jā. Nē, fuj. Kā Rihards Oliņš kaut kur 100 gadus vecs. Nē, esmu 100 gadus. Tāpēc, ka man ir 56 nenozīmē, ka es vecs. Ank. The original Ank. OG Anks. Ev zaibal, bļaļ. Nē. Man iekoda kaut kāds dzīvnieks, tagad izasiņošu sniegā. Forši. Kur tu sniegtu? Nega, ko tu pat varētu spēlēt? The Long Dark, tā te spēle. Lielais melnais. Tev patīk ņemt un spēlēties ar lielo melno? Jā, bet tas ir jocīgi, jo to spēle tā sauc, bet reāli nekur nav nēģeri. Tu spēlē kā balss treks. Jā, bet tas ir jocīgi. Tu spēlē tā kā, bet tā kā te nav tā kā nekāda melnie, tu vienkārši droši pavadi spēli pārsvarā. Bļē. Tik daudz mati krīt ārā, īstenībā, kad es viņus sācu tā kā staigāt, tipa, copē, to sauc par copi vai copi, es noņemu nost to matgumiju un vienkārši tik daudz vienkārši mati, kas ir vienkārši izkrituši. Krīt mati ārā, ja? Kopš viņas sāku siet. Cik vispār tev gadi ir? Man? 100. Jā. 3-4. Šogad pārāk. Jā, es tik atceries. Es dzirdēju tikai 4. Tu esi jaunākais. Tas patiesībā izskaidrotu, cik... Tas ir jaunākais cilvēks pasaulē. You're the youngest person. Jaunākais cilvēks pasaulē. You're the youngest person ever. Kur viņš nahuj? Rekur, es viņu nošaušu. Man patīk, tā kā šitas izklausās tā kā īstā dzīvē. Es tu vienkārši... Labi, es došu. Es vienkārši ārā runā pa telefonu, Discordā. Jā. Man rekur beigsies tūlītās tārības šitam Circle K bezmaksas internetam, jo mēs jau šeit 55 minūtes runājam. Es iešu, publicēšu audio podcastu Maksimā, bet es būšu online bišķi vēlāk, bet es rīt vēl vienu podcastu varētu ierakstīt, kamēr es gaidu zvejnieku svētkus. Varētu man iedot apmēram cik dienās. Un mēs esam efektīvi izpārdījuši to sīko pederastu Kasparu un visus pārējos repos. Tu dirst, Viņi ir paķēruši bālo, viņi sēž savā bunkurā un skatās kā tādi slim ropaļu invalīdi. Bļaļ.
Labi, Tīrs, nu, bļaļ. Man sejums ir tāds sūds. Vai kādam, vai jums ir kaut kāds pēdējais novēlējums bunkura pēderastam Kasparam? Es tēmēju tik slikti, ka es pat knapi pats varētu nošauties. Zaid balu. Labi, čau, Džek. Vai jūs varat viens pateikt kaut kādu pēdējo novēlējumu pēderastam pedofilam Kasparam, pirms es dodos projām? Rolfmaks. Sub 5. Jā. Sub 5. Strīķmakso tagad. Nu, nezinu. JFL. Sub 5 ir generous. Sub 3. Okay, čau, Džek. Maksimāls. Jā, jūs retardi. Sub 1. Tā. Super. Čau. Jā. Jo, Rihard. Nu? Pasaka to, ka Kroplis Kaspars ir pedofils. Kroplis Kaspars ir pedofils. Labi, paldies. Davai, čau, tiekās rīt. Tieks.